Pēdējā laikā karstā tēma ir par šūnu apraidi, jeb paziņojumiem par laikapstākļiem, ko jūs šobrīd saņemat savos telefonos. Daži saņem, ir par to neapmierināti, un daudzi nesaņem, un atkal ir par to neapmierināti. Tāpēc es parādīšu telefonā kādu iestatījumu pārbaudīt, vai jums tas ir ieslēgts. Pēc noklusējuma tam vajadzētu būt ieslēgts, bet drošības pēc variet pārbaudīt. Paņemam savus telefonus un dodamies uz iestatījumiem. Un iestatījumos spiežam meklēt un rakstam iekšā ārkārtas. Rezultātos redzam, ir bezvadu ārkārtas brīdinājumi. Veram to vaļā un tālāk zemāk ir bezvadu ārkārtas brīdinājumi atkārtoti, atveram to vaļā un šeit tad ir šie iestatījumi. Tātad pašā augšā ir saņemt vispār brīdinājums un zemāk tad ir pa kategorijām kādus brīdinājumus saņemt. Variet arī ieslēgt pārbaudas brīdinājumus, tas nav obligāti, jo tie ir tikai testa. Un tad zemāk vēl ir arī variet ieslēgt, vai ir vibrācija vai nav, vai ir atgādinājumi. Un tad vēl šeit ir tāds iestatījums, tas nav iestatījums, bet gan variet uzspiest ārkārtas situācijas brīdinājumiem. Un šeit redzēsiet vēsturi, kādi tad jums ir brīdinājumi bijuši. Tas tad arī viss. Ja šis iestatījums ir ieslēgts, tad ir viss kārtībā.